OptiBet hokeja līgas regulārā čempionāta spēle, Latvijas čempionāta klasika, Zemgale pret Mogo. Kārlis Menziņš, Roberts Bērziņš un Jonas Parviainens uzbrukumā trešajā maiņā, Haralds Ietnieks ar Aterajālu aizsardzībā. Un visbeidzot ceturtā maiņa Zemgalei uzbrukumā. Un te, kamēr es par abu komandu sākuma sastāviem iepazīstināju jūs, tad vārti, pirmie vārti šai spēlē. 1-0, Mogo vienība izvirzās vadībā un Māris Bičevskis. Ofensīvu un labs moments Streikišam no vārtu priekš. Tagad metiens nolūsta Ripa, kur Ripa piekāra Mešarga, fiksē viņš Ripu. Un iemetiens Jānis Krūms iegūst Ripu, pa labo flanku dodas priekšu, laba apspēle, vēl viena laba piespēle tur Krišjānim Rēdlikam šķiet pārlec Nūja Lāpstiņai pāri. Tagad no vārtu priekšu brīstams metiens. Pārta Ripu, laba iespēja Zemgales komandai te pagrūstīšanās pēc esošās komandas regulārā čempionātā automātiski sev garantē vietu pusfinālā. Paskatīsim šo uzbrukumu, Ansona viegls uzdiets vārti! Lūk, noslēdz šo momentu Mogo komanda ar vārtu gūmu, viegls uzmetiens uz vārtiem un lūk, Kaspars. Es atvainojos, Jānis Zemītis brauc pēc komandas biedru apsveikumiem. 6 laukuma spēlētāji varēja redzēt, ka tur tālāk bija atvērts bortiņš Zemgalei. Un tagad labs moments Zemgalei, vārti! Mazākumā spēlējot Zemgales komanda gūst vārtus. Lūk, ko nespēja izdarīt vienādos sastāvos vai pat mazākumā. Mārtiņš Vītols, aizsargs, ļoti efektīvi un skaisti. Zemītis atstāja Ripu. Šeit Peņēnko plauks metienu iemet dziļāk Ripu zonā. Atkal Peņēnko, Niks Peņēnko metiens pa vārtiem atvaira Ripu. Ozols kaut kur iesprūst pa ceļām. Un vārti! Lūk, cik negaidīgi likās, ka šis moments nenoslēgsies ar metienu, bet Zemgales komanda ļoti ātri panāk neizšķirtu. Ansio nedaudz pastūm uz priekšu, tagad Krūms mēģina izvest Ripu, krīt Krūms. Nav tiesneša Svilpeni, nav tur pārkams, labi saspēle! Un nespēja gūt vārtus Karašā teicamā pozīcijā. Nesakmīgi saspēle, kur Zemīts nogādā Ripu sotniekam, bet izlaiž Mogo vienīgi Ripu no zonas. Mēģinās atkal dodās uz priekšu Mogo. Zemītis aiz vārtiem apslido vārtus, atspēlē sotniekam. Sotnieka viegls uzmeties uz vārtiem un Ripa iešļūts vārtos. 3-2 atkal vadībā. Izmirzās Mogo komanda. Nu, lūk, iniciatīvu nedaudz pārņēma Mogo komanda. Skatāmies Zemīts, Patrikam Sēlim un izlaiž Ripu. Zemgali jāsāk viss no sākuma. Tālāk par uzbrukumu. Ar Zemgali ļoti labi pārtver Ripu vidējā zonā Mogo. Mārs Bičevskis uzreiz met pa vārtiem. Krūms iet zonā, labi nobredzē piespēle. Bīstams metiens pa vārtiem. Ļoti labs moments, tur Zemīts šāva pa vārtiem. Rindās. Piesaistīts uz kontinentālo kausu, bet, protams, nav darba vietas. Gaicevs pārmalu uz priekšu, tur pasīt Ripu. Istaram Ansonam. Ansons met, kā mēs zinām, ļoti labs metiens ir Ansonam. Pat Mogo zonā, bet
Ir īpas Zemgala, bet nu neprecīzi piespēle. Daudz tādu kļūdu. Metiens pa vārtiem. Te labi. Uzbrukuma zonas Mogo vienība. Labi saspēle metiens. Šķiet pa vārtu pārlikni. Kāda skaņa bija. Peņenko. Ir Ansons. Peņenko. Ginsmēja. Un vārtī! Gatis Sprūks gribēja kā ceturto pieminēt. Teicama saspēle, viss kā pēc notīm izspēlēts. Vienkārši gluži kā pēc grāmatas izspēlē. Un atnes uzvaru Gatis Sprūks. Gatim otrais vārtu gūms šajā spēlē. Nu, fantastisks vārtu gūms. Nu, varētu baudīt šo saspēli vēl un vēl. Nu, lūk, dārgi maksāja šis Riharda Mareņa noraidījums Zemgalei.